Un kā nākošajos startu stājās Lansmans Einārds ar Notenbergu Mārtiņu. Piemetinās, ka Lansmans Einārds bija viens no kandidātiem uz Vankūveras olimpiskajām ziemas spēlēm šogad. Un Einārds brauc pa sarkano trasi un visai pārliecinoši nofinišē. Un attiecīgi arī vienā braucienu un atpazīstama Latvijas kalnu slēpošanā. Un Daugavs Kaspars izvirzās vadībā un vienēšota braucienu. Arturs nedaudz sapinās aiz lēcieni. Arturs ir atpazīstams kā viens no Latvijā vadošajiem ski krosu dalībniekiem. Dāmas ir devušās trasē. Un trases bīstamākā daļa lēciens, veiksmīgi. Un finišā. Una ir vienējis braucienu. Edgars ar roģi Aigaru. Edgars sarkanā trase, Aigars zilā trase. Pēc arī citas masas un citi ātrumi. Un Edgars izvirzās vadībā. Edgars izvirzās vadībā par Aigaru. 63 sekundes simtaļa. Orbis Kasparu. Vīri ir devusies trasē. Arī šeit ir ļoti spraiga cīņa. Lēciens un Dzintars krīt. Dzintars nefinišē, viss kārtībā, Dzintars. Ļoti jācer, ka ar Dzintaru nekas slikts nav noticis. Ļoti jācer, ka Dzintaru nekas nav noticis. Izskatās, ka ar Dzintaru viss ir kārtībā, un viss ir tā kā nākā. Viss ir kārtībā. Un tagad aiziet. Ovācijas Dzintaram par lēcienu, kritienu un finišu. Lielisks Dzintars. Ļoti labi. Dodamies augšā un gatavojamies nākošam nobraucienam. Nākošajos starts stājās Dieziņš Vilnis, Āboltiņš Jānis. Vilnis sarkanā trasē, Jānis zilā trasē. Līdzinājums lēciens. Un Vilnis izvirzās vadībā pār 66 sekundes simtaļām. Lūdzu dalībnieki, kuri ir finišējuši pusfinālu, lūdzu visus doties augšā uz finālu. Tātad puiši jau ir trasē. Gājis ar Reitu, Gājis sarkanā trasē. Reiz zilā trasē. Un Dāvis izvirzās vadībā par 81 sekundes simtaļu. Un fināls V19 grupas puišiem. Marks Svēns ar Robertu Brīšku cīnās par 1-2 vietu fināla braucienos. Un Roberts nedaudz atpaliek no Svena. Un Svens
gūs pārsvaru, ka nākošais startē D19 grupas mazā fināla dalībnieki Onskuls Mārtiņš ar Blūmu Kristapu. Arī ļoti sīva cīņa savā starpā, kuršiem izskatās fotofinišs, un nē, Mārtiņš Onskuls izvirzās vadībā ar pārsvaru 1/10. Māsas. Tātad Līga sarkanajā trasē, Santa zilajā trasē. Pa 2 māsas uz kalna pretinieces, sīvākās pretinieces, jo cīnās par 1. 2. vietu. Un iznākumā Līga gūs pārsvaru 1 sekunde un 27 cimdari. D20 grupas puišu fināls, ātrākie vīri, paši ātrākie. Einārs ir sarkanajā trasē, Kaspars zilajā trasē. Sīva cīņa, sarkanā trasē. Un Kaspars ir šķiries no vienas slēpes, redzat, ko nozīmē paralēlais slaloms. Vēl nav finišējis brauciens. Kaspar jākāpj augšā, Eināri jākāpj augšā. Lūdzu, kāda cīņa, fināls, ātrākie veši. Trase izklosīta, pa vienai slēpei. Lūk, kāda spraiga cīņa. Viss kalns piekaisīts ar visādiem noriņiem, bet veči cīnās. Otra slēpe, tā noskaidrojam. Jā, Landsmans Einārs ir saprast, ko palaist garām. Bez vienas sojas finiš. Fināla braucienā. Tiesneši nedaudz konsultējās savā starpā par notikušo, vai viss ir pareizi. Un lūk, Kaspars uz vienas slēpes. Ir finiš. Vēl viens brauciens priekšā. Vēl uzvar veši. Es jau notiku tajā mietē, samā aizgāju garām, un aizbraucu. Un otro mazo finālu trasē dodās Rode, Aigars un Helers Dīkars. Zinām, ka Dīkars mums lāk uztaisīt lēcienu. Redzam, trasē ir izgangāta un ļoti grūti sportistiem. Un Rode, Aigars izvirzās vadībā, pārstāvs par Dīkaru 76 cīņas. Hello, Andrej! Tātad fināls cīņa par zeltu sudrabu, Siguldas misija. Redzam, vīri diezgan spraigi cīnās, ļoti līdzīgi. Un atkal bez slēpes, uz tieši tādā pašā vietā, kur Kaspars Zauguls pazaudēja. Un finišs. Tātad trasē dodās Krimovs Valentīns, Akvintiņš Uldis. Fināls brauciens Akvintiņš Uldis, sarkanā trasē. Valentīns, zilā trasē. Un Akvintiņš Uldis. Neizbrauc Mārtiņš. Tātad apsveicam Krimovu Valentīnu ar uzvaru šī braucienā.